Labdien! Šodien ir otrā diena, kad notiek pasākums tavā un manējā Liepājā. Bet pirms paša pasākuma es dodos uz Pludmali, lai paskatītos, kas šeit notiek, jo Pludmala atrodas gandrīz vai blakām pašai koncerta zālē Pūtvējiņi. Uz šejieni es nedevos vienīgais koncerta apmeklētājs, šeit bija arī ļoti daudzi cilvēki, kas gāja uz koncertu, un pie reizes arī apmeklēja jūru. Tāda lūk izskatījās jūra pirms koncerta. Te nu es esmu atpakaļ pie koncerta zāles. Te ir skats no cita skatu punkta. Un te jau veidojas paliela rindiņa. Jāsaka gan, ka pirmajā dienā tā bija vēl lielāka. Un visi jau gatavojas sākt skatīties koncertu. Daži dodas uz bāriņu, kaut ko paņemt pirms koncerta sākuma. Es viņu vidū gan nebiju. Un lūk, ar šo te dziesmu, ar šo te mūziku tiek atklāts otrās dienas koncerts. Šajā dienā uzstājās gan Music, gan Anca Krauze, Igo, kā arī citi mākslinieki. Jāsaka, ka Music visvairāk atdzīvināja publiku. Cilvēki arī cēlās kājās, aplaudēja. Jāsaka gan, ka nevienai dziesmai neskanēja atkārtot. Jā, un, protams, uzstājās arī Feliks Ķiģelis. Šī diena man likās daudz interesantāka par piektdienu, jo šeit skanēja liepājnieku zelta dziesmas, un, ja teiksim, sestdiena man tas pasākums patika, tad sestdienas dienas pasākums man 3 reizes vairāk patika nekā piekdienas pasākums. Un parunāju arī cilvēkiem, kas man blakus sēdēja, arī viņi teica, ka šis sestdienas dienas pasākums ir bijis daudz labāk nekā piekdienas pasākums. Šī jau ir atkal otrā daļa. Pārtraukumu izziņoja 10 minūtes, un pa 10 minūtēm tur gandrīz neviens īsti nepaspēja nekur aiziet. Un tāpēc cilvēki, kaut arī pasākums jau bija sācies, nāca ar glāzēm iekšā, nāca no toaletes, kad koncerts jau notika. Jo 10. vakarā bija paredzēts vēl viens koncerts, atkārtojums šim koncertam, jo visas biļetes bija pārdotas. Tāpēc laiks tika tā nedaudz saīsināts. Bet kopumā šis koncerts bija ļoti labs. Kā jau teicu, man ļoti, ļoti patika šī otrā diena. Un es noteikti centīšos apmeklēt šo koncertu vēl citreiz. Tāda lūk bija otrā diena. Paldies organizatoriem, paldies visiem, kas rīkoja šo pasākumu. Un uz tikšanos jau pēc gada.
Bet tagad teikšu jums lielu atā, un uz tikšanos jau kādā citā manā video. Neaizmirstiet atstāt kādu komentāru, vai jums patīk šāda veida pasākumi, vai nepatīk, ko var uzlabot šāda veida pasākumos, un saku jums lielu atā.